man nepatīk tas. Soliet, ko gribiet. Ceru, ka uzvarēs Harisa. Trumpam vajadzētu vinnēt. Kurš ASV prezidenta kandidāts būtu labāks Latvijai un kurš, tavuprāt, uzvarēs? Labāk Ukrainai nozīmē labāk mums. Tas ir jau izdzīvošanas jautājums, pamatvajadzības. Jādomā par to, kurš ar to šakalu tiks galā. Salīdzināsim ar suņiem. Jā, vēlēšanas Savienotās valsts. Es nezinu tomēr cilvēkus, kuriem patīk, pieņemsim buldogs, ja? Buldogi kā suņi, bet tā nav lielāka daļa. Es domāju, kaut kādi pudeli, ja, patīk daudz vairāk, un tādi ir daudz vairāk. Bet, ja tās ir suņu skaistuma konkurss, ja? Bet, ja uztver šodien situāciju tā, ka jums uzbruk šakāli, ja? Tad jādomā ne par to, ja, kurš ir skaistāk, bet jādomā par to, kurš ar to šakali tiks galā. Amerika vienmēr bijusi ļoti atbildīga ārpolitikā. Es nestādos priekšā, kad viena persona ir spējīga, kā prezidents, tik viena ietekmēt ārpolitiku Amerikai. Es domāju, tā būtu utopija, ko daudz tā teikt liek uz kanti, kā jūs man arī prasat. Es nedomāju, ka tā būs tik izšķiroša, protams, ka tas var iespēdot, bet tik izšķiroši nevar būt. Tas nekad nav bijis. Amerika ir vienmēr bijusi daļa no visas globālās ārpolitikas. Tā vienā dienā to izdzēst nevar. Ir reti nācies redzēt tik līdzīgu socioloģiju. Es tur burtiski tajos, ko sauc par izšķirtiem pamatkaujas, pamatcīņas štatiem vai kur izšķirās cīņā. Burtiski procentu robežās, 2%, 1,5% robežās. Viss tur ir socioloģiskas kļūdas ietvaros un tā tā. No socioloģijas, pateikt, kurš uzvarēs, vienkārši nav šobrīd iespējams. Tā socioloģija ir reāli 50-50. Un nacionālā mērogā, varbūt, arī tas pats, arī viss tur kļūdas ietvaros. Kas būs Savienoto valstu prezidents? Jautājums provokatīvs. Jā, es uzskatu, tāpēc, ka lielāka pasaules daļa uzskata, ka demokrāti ir labāki par republikāņiem, vai, kas saka, Kamala Harris ir labāka par Donaldu Trumpu. Es tam kategoriski nepiekrītu. Jā, un es domāju, sākums ir no tā, kurš uztver šodienas situāciju pasaulē. Ja? Mani tā situācija uztrauc nopietni, runājot ne tikai par Ukrainas kāru vai to, kas notiek tojos austrumos, ja? Par to, kas notiek Savienotajās valstīs. Man ir tāda sajūta, ka šodien tā fronte, ja? Kurš cīnās ar kuru, tomēr ir starp parazītiem un donoriem. Ja? Tā daļa, kura dzīvo uz citu rēķinu, ja? Pie šodienas tehnoloģiskas attīstības pasaulē, viņa ir palikusi daudz lielāka nekā tā daļa, kura tomēr kaut ko pelna un kaut ko rāda. Ja? Un viņa paliek maz, ka viņa ir lielāka, viņa ir vēl agresīvāka. Ja? Viņa paliek vairāk un vairāk agresīvi. Ja? Līdz ar to es domāju, ja nemainīsies kaut kas tādā pasaules uztverē, tad mūs gaida ļoti lielas problēmas. Ja? Amerikas vēlēšana sistēma vēl ir tāda, ka, principā tā kopējais balsu skaits nav izšķirošs. Izšķirošs ir, tas sadalījums pa štatiem. Līdz ar to šodien pateikt, kaut kādus atrast datus, kas ļautu prognozēt, kurš uzvarēs, vienkārši nav iespējams. Es domāju, ka godīgās vēlēšanās Trumpam vajadzētu vinnēt. Ja?
Amerika ir tomēr, kas saka, nopietna valsts un cilvēki tur domā, kas saka, un saprot, kā pasauli iekārtota un tā tālāk. Par ko es šaubos par to, ka viņam ļaus finēt. Ja? Tāpēc, kā sociālisti, komunisti, tajā situācija, kad runa iet par varu, ja, uzvedās tāpat kā Vladimirs Iļičs Ļeņins. Ja? Jebkurā cenā, pa jebkuru cenu tikai tiks pie varas. Soliet, ko gribiet, dariet, ko gribiet, un cīnāties ar ko tikai var. Ja? Kā tikai palikt pie varas. Cīņa ir sīva. Domāju, ka McDonald's gājiens, Trumpa McDonald's gājiens ir mūsdienu sociālmedijos vismaz noteikti atstās kādu iespaidu. Tas bija ļoti labs mārketinga triks un perfekti parādīts. Kas attiecās uz prognožu tirgiem un bukmēkeriem un visu kaut ko tādu, tad tie prognozē Trumpa uzvaru. Bet es tur šoreiz tam tā neuzticētos īpaši. Man šķiet, vai ir aizdomas, ka tur ir nedaudz Trumpa piestrādājuši Trumpa aktīvisti, atbalstītāji, un ka tas var būt manipulēts tirgus. Bet labi, paskatīsimies, interesanti. Jebkurā gadījumā tātad prognožu tirgi prognozē Trumpa uzvaru. Tāda ir situācija. Es nekāds īpašs fans personīgi Trumpam arī neesmu. Ja? Bet tas ir smieklīgi, pilnīgi kādas muļķības dara demokrāti. Ja? Tur var saukt piemērus. Ja? Sākot no stulbām sankcijām, ja? Kurš pieņemti pret Krieviju, ja? Kuru rezultāta Krievija bagātāk tikai paliek, ja? Un nesankcijām pret Ukrainu, kuriem nedrīkst šaut ar tiem ieročiem, kurus viņiem rezultātā arī neiedot. Ja? Kaut kādi murgaini miljārdi 61, pa kuriem ir vainīgi republikāni, tāpēc, ka viņi neapstiprināja, un kuru gala rezultātā līdz finanšu gada beigām, oktobris tagad beidzās, viņi piešķirti arī nav, kaut no tā piešķirtās daļas viņam pienākās ne 60, bet 8, no 8 ir iedot 1,5 vai 2, un tagad ir prasīts, kas sāk pagarināt to, un tas ir tikai šodien, kas notiek. Ja? Es jau nerunāju par situāciju, kā uzmeta Ukrainu 92. Gada uzbrukuma laikā. Ja? Absolūti visu, ko, kā sakās uzbrukums, tad pēkšņi absolūti lidmašīnas, tas. Pēkšņi neiznāca, ja? Un tā tālāk. Es domāju, ka būs ļoti sīvi, ka kaut kāds veselais saprāts ņems virsū. Kamala Harris tad būs, bet ļoti, ļoti minimāli, bet būs. Domāju, ka visos iznākumos būs grūtāk. Kāpēc? Tāpēc, kad man pašam ir ļoti daudz draugu un kontaktu arī vēl joprojām ar Ameriku, un es jūtu, ka tās alkas pēc iekšpolitikas sakārtošanas būs vienam vai otram prezidentam kā numur 1 prioritāte jāliek. Sakārtot iekšējais samilzusies spriedze nav atrisināma ar ārpolitiku. Un, varbūt ir, kā Putins to dara, protams, uzsāc kariņu kaut kur, bet būs ļoti liela aizņemtība ar iekšpolitiku, un tas ir negatīvs signāls Ukrainai, jebkurā gadījumā, un arī Latvijai. Tu domā, ka neatkarīgi no tā, lai arī kādi būs vēlēšanu rezultāti, Amerika nodarbosies ar sevi, nevis ar ārpolitiku? Nāksies vairāk. Tas cik ļoti ir polarizējusies vide, ir 3 ļoti negatīvi faktori sagājuši kopā. Pirmkārt, veselības sistēma ir vienkārši aizgājusi jau traģiskā stratosfērā, kas jau vairs neapmierina standartu vidus mēra amerikāni. Viņam tas ir kritiski palicis. Mājokļu cenu jautājums, studentu kredīti. Tie 3 faktori, kur tu vairs nevar normāli izdzīvot Amerikā tā kā kādreiz 20 gadus atpakaļ. Tas ir jau izdzīvošanas jautājums, pamatvajadzības. Šie ir jārisina tūlītās. Tā spriedze dēļ šī arī ir radusies liela. Protams, kas ir šis plaisas vēl jautājums, kas ir šīs frontes ir jāsaliek kaut kā kopā.
jo tas ir neveselīgi, kā tas ir noticis tur. Tāpēc uz iekšpolitiku būs daudz lielāks uzsvars. Ārpolitika, protams, paliks, bet viņai tās kapacitātes nebūs. Tāpēc man nepatīk tas, un es uzskatu, tas mazinās vēlmi palīdzēt Ukrainai līdz galam. Trumps tā ir tomēr tāda normāla pasaules, kas saka, izēja no tas esošas situācijas, kuras ir. Smieties par to nevajag, un to, ko viņš saka pēdējo laiku, kā pasauli draud trešais pasaules karš, ja demokrāti paliks pie varas, ar tiem pudeļiem, kas saka, priekšā ar visu armiju, kur ir 12-20 reizes stiprāka nekā tas par Krievijas armiju un tā tālāk. Jā, es domāju, tas tiešām ir tā. Es neatceros, kurš teica, Makedonska vai kaut kāda jēga no lāvu armijas, ja viņus vada ēzelis. Jā, mēs esam. Mums ir armija NATO ir 20 reizes stiprāka, bet, diemžēl, vada to armiju ēzeli. Es no tā nekautrēšos. Jā. Iemesls, kāpēc es ceru, ka uzvarēs Harisa, ir tas, ka man ir viņas politika attiecībā pret Ukrainu ir prognozējama un man saprotama, kamēr Trumpa politika nevienā jautājumā nav īpaši prognozējama. Un tas rada neprognozējamība tik svarīgos jautājumos, rada kaut kādu stresu un nedrošību, un tāpēc es personīgi, teiksim, tas, ko Harisa, tas, kas ir viņas pieeja, tas, ko viņa ir teikusi, tas, kas ir Baidena administrācijas politika, tas viss man liekas labāk Ukrainai nekā tas, ko mēs varētu sagaidīt no Trumpa. Labāk Ukrainai nozīmē labāk mums. Attiecīgi, es jūtu līdzi Harisai, bet kāds būs iznākums, to tad mēs drīz redzēsim.